jauki vai ienaidīgi. Mēs tik daudz zinām par daudz dažādiem dzīvniekiem, kukaiņiem, rāpuļiem, augiem. Bet ko patiesībā mēs zinām par parazitiem? Kas tie tādi ir? Līdzīgi, ka tauriņiem, arī parazītiem ir savs šarms un burvība. Kā tauriņi mainās vairāk kārtīgi savu formu un izskatu, tā arī parazīti mainot saimniekus paši izmainās līdz nepazīšanai. Tagad iedomājieties, ka jūs nokļūstat cita organismā. Organisms, tas ir īsti labīts, kur praktiski nav gaismas. Sākumā varbūt jums vajadzēs pārvērot tādas seglus, vai pat tādus cietus audus, kas grīmšķi. Organisma vide ir pilna izaicinājuma. Piemēram, kā pārvarēt un palikt veselam gremušanas traktā, kur kuņģis ir īsti ķimiskais prātens, vai arī aknās, kur praktiski nav skābekļa. Bet pārvarēt saimnieka imūnas sistēmas uzbrukums ir īsta māksla. Mēs ar mūsu plaušām ir adaptēti, lai elpotu, ar visam maiņām, lai izdzīvotu uz sauszemes, savukārt zivis ūdenī. Bet parazīti dzīvo pavisam cita vidē un ir adaptēti tikai tādos veidos, kuros pētnieki tikai tagad sāk izzināt. Organisma vidē darbojas savi navigācijas līkumi, savi barības meklējumā un mājokļa labiekārtošanas līkumi. Un ja putns visam līkstu, kad acis rūks no alu, tad parazīts, ka mūsdienu biotehnoloģiju pielietojot ķīmiskas molekulas liek mainīties asini un miesai. Piemēram, tas parazīts ir trihimēlā. Tas ir daudzšūnu parazīts, kas var mīt viena vienīgajam uzturšūnā. Sākumā, kad pirmo reizi tas atklāja, uzskatīja, ka tie deģenerē audus apkārt, bet patiesībā atklājās, ka tie nevis deģenerē, bet ģenetiski pārveidotos. Izveidot kaut ko līdzīgām placentai, kas baro un aizsarga parazītu. Ja trihinēla piekop tādu kā gaidīšanas stratēģiju, kamēr nokļūst cita saimniekā, tad leikohlorīdija izmaina pašu saimnieku, padara pievilcīgāku, pamanāmāku nākošajām saimniekām. Sākumā, protams, parazīts attīstās gliemeslī līdz noteiktai stādijai, kad tas ir gatavs turpināt savu attīstību tālāk. Tad parazīts izveido košus un pulsējušus izaugumus uz gliemeža, kas putnam atgadina sulīgus kāpurus. Tad putns, pat nebarojoties ar pašu gliemezli, apēd kāpurus un invadējas ar parazītu. Tādā veidā parazīts nodrošina savu turpmāku attīstību. Un ja leikohlorīdie pārveido saimnieku padarot daudz pamanāmu nākošajām saimniekām, tad ribiroja parazīts iejaucas saimnieka attīstībā, veidojot veselas ķermeņa deformācijas. Parazīta garais attīstības ceļš sākas ar to, ka to olās kopā ar putnu fekālijām nonāk ūdenī. Tad no olām izšķiras kāpuri, kas sākumā invadē gliemezli. Tad pēc neilga laika no gliemeža izšķiras nākošo kāpuru stādijā.
Paldies! Tad, kad no klimaša izšķirās nākošā kakuru stādija, tā ir spējīga aktīvi kustēties un sameklēt nākošu saimnieku. Tas bija interesanti. Nākošo kakuru stādiju invadē kurkuļus un iejaucas to dabīgā attīstība, veidojot papildus ekstremitātes. Rodas jautājums, kāpēc to darīt? Atbildiet vienkāršā. Padarīt saimnieku par vieglu upuri putnām. Bet putnas ir gala saimnieks, kas izplatīs parazītu tālāk. Bet ko jūs teiktu, ja parazīts spētu manipulēt ar apziņu vai pat uzvedību? Vai arī izmainīt fizioloģiju un saimnieku uzbūvi tik tālu, kā spēs regulēt, cik ilgi saimnieks dzīvos? Piemēram, senīte korticēs ir tieši tāds parazīts. Inficējot saimnieku, saimnieks jau nepakļaujas savai gribai un dara pēc iespējas visu, lai parazīts izplatās pēc iespējas veiksmīgāk, pat tad, ja tas nozīmē, ka pats saimnieks ies bojā. Neskatoties uz to, ka parazitoloģija, kā zinātne, ir diezgan jauna, bet parazītus pētīt ir grūti, tomēr pētniekiem jau ir izdevies izmantot parazītus savā labā. Piemēram, jātniecības jau ilgu laiku izmanto lauksaimniecībā kā bioloģisku metodi kaitēkļu regulēšana pesticīdu vietā. Bet sakulīna parazītus izmanto invazīvo kravju populāciju regulēšanā. Arī medicīnā parazītiem atradas pielietojumus. Jau tagad tos izmanto smagi ārstējumu slimību. Parazītiem ir evolūcijas ceļi izstrādājuši vairākas unikālas molekulas, kuras pētnieki ļoti iespējams jau drīz izmantos tādu smagu slimību ārstēšanai kā autisms, hemofīlija vai pat multipla skleroze. Bet ja uz parazītiem paskatās globālāk, ja pieņem, ka tie ir aizgājuši daudz tālāk savā attīstībā, nekā mēs uzskatām. Cik daudz patiesībā tie atšķiras no mums? Varbūt Zeme ir mūsu saimnieku organisms, bet mēs izmantojam tos resursus, pārveidojam to un
un pat mēģinām kontrolēt dabiskus procesus, kas notiek uz zemes. Varbūt parazīti nav nedraudīgi un pat neienaidīgi, bet tieši mūsu skolotāji, kas sniedz tik daudz piemērus, kā izdzīvot vai sadzīvot ar mūsu zemi.